Labdien! Mani sauc Ligita un es adu. Jūs varat atrast mani Instagram kā Ligita ar un Ravelry kā Ligita ar. Septembris Latvijā bija neparasti silts, daudzi turpināja septembrī skaitīt augusta dienas, un tā mēs tikām līdz 59. augustam. Vēl 24. septembrī ārā bija 27 grādu tveice, tad sekoja divas saulainas siltas dienas apmēram 20 grādi Celsija, un strauji pēc tam iestājās rudens. Šobrīd ir vējains, augsts un sāk palikt arī tumšs, jo mēs esam tajā vietā gadā, kur naktis ir kļuvušas garākas par dienām, tumsas stundas ir vairāk. Šīs 3 nedēļas ir bijušas adīšanas notikumiem bagātas nedēļas. Otrdienās ir atsākusies Zoom kopadīšana, tad kādā piekdienā pie Maruma Jārnas studijā bija klātienes kopadīšana, Filkolana ballīte, un pagājušajā nedēļas nogalē Ērgļos biju adīšanas nometnē. Par to pastāstīšu vēlāk. Tā kā ir sācies augsts rudenīgs laiks un manās mājās apkurses sezona vēl nav sākusies, tad šodien no skapja izvilku siltāko adījumu, kāds man ir, un tā ir šī Monday Love kleita, ko es testēju Verai Velimakī, Somijā, un esmu ļoti priecīga, ka varēju uzadīt šo kleitu. Šī ir reglāna konstrukcijas kleita ar augstu apkakli un adīja no viena pavadiena Nutiden. Nutiden ir Zviedrijā ražota 100% vilnas dzija, nevērpta jeb jēldzija. Un tad, kad es iegādājos 300 gramus šo brūno Nutiden dziju, tad es klāt piepirku Woolly-Yarn nanuktvīdu. Nanuktvīds ir ar 65% merino, 25% kidmohērs un 10% angoras. Nanuktvīds ir super piesūcināts ar vērpšanas eļu, ļoti stīvs, piesūcināts, un tad, kad viņi mazgā, tad es parasti iemērcu uz 24 stundām ūdenī, kas ir ar vilnas mazgāšanas līdzekli, un tikai tad mazgāju. Un arī tad visa tā vērpšanas eļa neiziet no dzijas, tikai pēc kādas 2., 3. mazgāšanas reizes dzija paliek kā dzija, kas nav piesūcināta. Nanuktvīds man patīk, kā izskatās, bet nanuktvīds man mazliet kož. Es esmu diezgan nejūtīga pret košanu, jo es varu lietot pāces, vilnu, apakšā pavelkot tikai topiņu, un es īsti nejūtu, ka man kost, bet nanuktvīds ir tā dzija, kas pat man mazlietiņ kož. No nanuktvīda esmu adījusi zaļā krāsā arī ujo tuniku, un arī tā man mazliet kož. Tad, kad nanuktvīdu beidza tirgot Woolly-Yarnā, tad man nopirkās tāda fuksiju koši rozā dzija, kas man pietiktu vienam džemperim. Domāju, ka adīšu, jā, bet ļoti skaista krāsa, bet kož. Par šo kleitu. Šo kleitu es adīju tik garu, cik man pietika dzija. Un kopā izadīju 584 gramus dzijas, gandrīz 300 gramus gan vienu, gan otru. Un es piepirku nanuktvīdu speciāli klāt Nutiden dzijai, bet Nutiden, acīm redzot, man bija atsūtījis vairāk nekā 300 gramus, un arī iespējams, ka šī dzija bija mazliet smalkāka, jo beidzās man tieši nanuktvīds, un man vēl palika puse no tās nevērtās dzijas kūciņas pāri. Tātad šai kleitai tas ir tik dīvaini, ka es saku, ka man kož, jo man tiešām nekad nekas nekož. Bet tad es domāju, ka nanuktvīds ir tā daļa, kas kož, jo Nutidens ir diezgan zīdains. Savukārt Nutidens ir tas, kas ir sabumbuļojies. Šī kleita šobrīd ir kļuvusi par manu māju un suņu vešanas ārā kleitu, jo tas sabumbuļošanās pakāpe ir diezgan augsta. Dizainere šo kleitu bija paredzējusi ar kreiso pusi nesāt uz āru,
Un kreisā puse vispār ir mazāk novēlusies, varbūt vienā brīdī tiešām jāsāk nēsāt tā kā ir paredzēts. Diegu galus es ievilku rūpīgi, lai es varētu izvēlēties, vai es kleitu nēsāju ar labi skādījumu pusi uz āru vai ar kreili skādījumu pusi uz āru. Kleitu adīju 3. izmēru. Šis ir diezgan ātrs adījums, jo kleita tika adīta ar 5 mm adatām, un blīvums ir 14 valdziņi uz 10 cm. Aprakstu ļoti varu ieteikt, nutidenu varu ieteikt, rēķinamies, ka mēdz bumbuļoties, bet nanuktvīts ir ass. Jā, tas būtu par šo kleitu. Tad par pabeigtajiem darbiem. Es esmu pabeigusi vienu džemperi, un tas ir Terrazzo Sweater pēc Petite Knit apraksta. Adīju no spoļu jeb konusu dzijas, ko es biju iegādājusies Elisendā. Man bija 240 grami dzijas, kas bija dabīga sastāva, iespējams baby alpaka, bet pavisam droši par sastāvu es nevaru būt. Un turēju kopā ar vienu pavadienu Drops Kid Silk, kas ir kid mohēra ar zīdu, un man izadījās 112 grami Drops Kid Silk. Tad sanāk, ka kleitai ir 940 metri, un zinot, cik metrus dzijas es izadīju, tad es varēju izrēķināt, ka spoļu dzijā bija 392 metri uz 100 gramiem. Kopā džemperis svēr 352 gramus, adīju ar 4 mm adatām, 3. izmēru. Divas lietas, ko es darīju savādāk nekā aprakstā. Viens ir piedurkņu valnīšiem, es tomēr ņēmu mazāka izmēra adatas. Pēc apraksta tika rekomendēts arī griezti labiski, kreiliski adīto 1x1 valnīti adīt ar tām pašām 5 mm adatām. Es tā arī izdarīju abām piedurknēm, bet man nepatika, ka piedurknes bija salīdzinoši vaļīgas. Piedurknēm ir garš valnītis, un man labāk patīk, ja tas valnītis pieguļ rokai. Tādēļ es izārdīju abus piedurkņu valnīšus un pāradīju ar 3,5 mm adatām. Šobrīd šie valnīši man patīk ļoti labi. Un otra lieta, ko es darīju savādāk, ir tur, kur ir apakšmalas un piedurkņu valnīši. Petite Knit rekomendē adīt jau ar pirmo rindu, labiski griezti, kreiliski 1x1 valnīša rakstā, bet es neatceros, kurā testā, vai Izabelai Krēmerei vai kādā citā testā, es iemācījos, ka daudz labāk izskatās, ja pirmo rindiņu ada ar parastajiem labiskajiem valdziņiem, viens labisks, viens kreilisks. Jo, ja jau pirmajā rindiņā ir griezti labiskie valnīši, tad pie kreiliskajiem valdziņiem veidojās tādi neglīti padziļinājumi, tā kā neglītas bedres, un neizskatās ļoti rūpīgi. Tā kā šis ir tas, ko es darīju savādāk. Dzija man pietika, bet ja būtu bijusi vēl mazliet nedaudz vairāk dzija, tad mans kakla atloks, kakla valnītis būtu garāks. Tas ir tas, ko man gribētos, lai būtu mazliet garāks kakla valnītis. Jo šai kleitai ir perfekti. Ļoti augsts krādziņš, pilns atloks. Džemperim tas atloks nesanāk tik liels. Bet ir ok, nēsājams, un es domāju, ka es rudenī ļoti daudz nēsāšu šo džemperi. Visas 3 reizes, kad es ar jums esmu runājusi, es diezgan daudz praktiski tikai pieminu Petite Knit aprakstus. Tas tā nav bijis vienmēr. Petite Knit aprakstus adu salīdzinoši nesen no šīs vasaras. Man Petite Knit aprakstos patīk, ka gatavi adījumi izskatās kā veikalos pirkti džemperi. Pati es varu izvēlēties labus sastāvus, dabīgus sastāvus, un džemperi izskatās ļoti minimalistiski un ļoti eleganti. Nu jā, tas būtu par šo. Tad par adījumiem, ko es šobrīd adu.
viens no adījumiem, ko es šobrīd adu no saviem krājumiem, ir Loom Sweater. Un Loom Sweater ir džempers, ko es adu pēc Andrea Rutemana apraksta no divkārtīgās pāces dzijas. Šī pāces dzija ir no merino vilnas, daudz tāda raupjāka merino, nekā mēs tradicionāli domājam par rūpnieciski ražotajām merino dzijām, bet salīdzinoši ar parasto aitu vilnu tomēr mīkstāka. Pāces divkārtīgo dziju izvēlējos tādēļ, ka man krājumos ir šī un zilā krāsā divas pāces dzijas, kas ir džempera apjoma. Un otrs iemesls ir tas, ka arī pats dizainers vienu no saviem paraugiem ir adījis tieši no divkārtīgās pāces vilnas dzijas. Izrādās, Hamburgā ir veikals, kurā var iegādāties pāces vilnas dziju, un tad tāds košs zils džempers autoram ir tapis no šīs dzijas. Ja arī jūs gribat adīt Loom Sweater, tad šis ir ļoti piemērots laiks, jo Andrea Rutemana ir izveidojis šī džempera kopadīšanas lapu Ravelry. Un dalībnieki šajā kopadīšanā šobrīd vēl ir ļoti maz, tikai 16, ieskaitot pašu dizaineru. Un tad fórumā dizainers atbild uz visiem dalībnieku jautājumiem un ir uzfilmējis 3 video, kas aiz rokas izved cauri aprakstam, tā kā šo džemperi varēs uzadīt arī pavisam iesācējas, jo tur ir ne tikai aprakstā bildes, kā katru soli var uzadīt, bet arī ļoti detalizēti video. Un kopadīšana ilgs līdz decembrim, līdz 15. decembrim. Man šis apraksts patīk, es esmu priecīga, ka es iegādājos katra centa vērts džempera apraksts, un īpaši man patīk krustoto valdziņu, tas vītais, pītais rakstīņš, kas ir apkaklē un kas ir apakšmalā un būs arī piedurkņu galos. Iepazīstoties ar dizainera Instagram profilu, var redzēt, ka dizainers gadiem ir ļoti daudz adījis citu dizaineru vīriešu džemperus, un tādēļ viņam ir viedoklis izveidojies, kā ir jāizskatās labam džemperim, kā ir jābūt uzadītam labam džemperim, un par to liecina arī šī apkakle, jo tas pītais raksts nav saturīgs. Viņš nenodrošina to, ka apkakle labi pieguļ. Un tad dizainers ir apkakli izveidojis dubultu, ja ārpuse tiek adīta ar 6 mm adatām, tad valnītes iekšpusē ar labiski grieztajiem krēliskajiem valdziņiem tiek adīts ar 3,5 mm adatām, kas jau savelk valnīti, un ļoti gudri izdomāti dubultā apkaklīte. Tālāk seko reglāna, pieaudzēšana un tad stāva un piedurkņa atdalīšana. Tik tālu es esmu izadījusi 2 šķeteres pāces vilnas, bet stāvs ir pa īsu. Es adīju šo džemperi adīšanas nometnē un vadījos pēc centimetriem, kas ir doti aprakstā. Mājās pārodoties gan vīrs, gan dēli piemērīja šo džemperi un prasītos 1 centimetri 6, 8 vairāk. Tādēļ tas, ko es plānoju darīt, ir uzlasīt valdziņus pirms apakšējās apmales, gan rindiņu virs, gan rindiņu zem tās vietas, kuru rindu es ārdīšu, izārdīt vienu rindu, tad piedīt klāt garumu, un tad ar šūto dūrienu, ar adatu sašūšu kopā valnīti ar pašu džempera stāvu. Tā kā tas ir tas, ko es plānoju darīt ar šo džemperi. Un tad man ir palikušas piedurknes. Vienai piedurknei esmu tikusi tik tālu. Piedurknes es parasti adu ar, viens valdziņš ir nomucis, piedurknes parasti es adu ar 40 cm apļa adatām. Man tā ir ļoti ērti. Stāvu es adu ar 80 cm apļa adatām. Jā, otru piedurkni es esmu uzvērusi uz aukliņas. Šim džemperim, tad, kad bija jāada kakla valnītis,
tad bija rekomendēts uzmest ar tamboradatu un palīgu diegu valdziņus, un tad tātad uzlasīt šos atvērtos valdziņus, kas ir uz palīga diega, un noārdīt pagaidu uzmetumu. Tas, ko es nolēmu darīt, ir ar šādu pašu aukliņu un adatu veidot citu uzmetumu ar adām adatu. Es mēģināšu atrast YouTube pamācību kādu, kur šis arī ir skaidrots. Bet tas princips bija tāds, ka man bija, kur lai parāda, aukliņa, es pieliku klāt adāmadatu un tad dziju vienkārši tinu riņķī, tik reizes, cik valdziņi man bija nepieciešami. Un tad man valdziņu, to tinumu apakšpuse palika uz aukliņas, un es izadīju tos valdziņus, kas ir uz adatām. Šim džemperim tas strādāja ļoti labi, jo sanāk, ka apakšējā valdziņa daļa tam tinumam, kas sanāk uz tās aukliņas, man bija pašaura, un priekš apkaklis tas bija ļoti labi, jo tas vēl vairāk palīdzēja savilkt un noturēt apkakli. Bet nometnē Rūta gribēja adīt džemperi, kur sāk ar mugurpusi, un tad uzlasa valdziņus pleciem, un tad Rūta arī pēc šīs metodes uzmeta valdziņus, un tas tā nestrādā, ja ir nepieciešams, lai apakšējie valdziņi būtu tikpat augsti kā pārējie. Jo tad apakšējie valdziņi sanāk tikai aukliņas diametrā. Ja plānots ir uzmest vaļējus valdziņus, kam ir jābūt tikpat augstiem kā pārējiem adījuma valdziņiem, tad tā tīšana apkārt būtu jāveic uz 2 adatām un tad ņemt aukliņu, lai arī uz aukliņas esošie tinumi būtu ar tādu pašu diametru kā uz augšējās adatas. Tas ir tas, ko es darīju šim džemperim savādāk. Es taisīju uzmetumu uz aukliņas. Apraksts patīk, varu ieteikt, viss ir diezgan sīki izskaidrots, un šobrīd kopadīšana Ravelry, ko varu ļoti arī ieteikt. Tad otrs džemperis, ko es šobrīd adu, ir pēc Izabeles Krēmers apraksta džempers, un šis ir mans visu laiku mīļākais vīriešu džemperu apraksts, jo Izabela Krēmer ir tāda dizainere, pēc kuras aprakstiem parasti viss sanāk ļoti, ļoti lieliski. Konstrukcijas ir pārdomātas, un viņai ir zināšanas tieši apģērbu konstruēšanā, un viss ir ļoti sīki izskaidrots, aprakstīts, tā kā pēc viņas adot parasti ļoti labi sanāk. Un vīriešu džemperis viņai ir rakstās Jaiden, izrunā laikam Jaiden, es nezinu. Un es šo džemperi esmu adījusi jau iepriekš, un tagad sāku otro džemperi pēc šī paša apraksta. Kura man ir priekša, kura ir mugurpuse, šādi sanāk. Esmu uzadījusi reglāna līnijas, atdalījusi stāvu no piedurknēm, vienai piedurknei tikusi tik tālu, arī adu uz 40 cm adatām piedurkni ar sādījumiem, ko atzīmēju ar marķieriem. Un šo džemperi es adu mazliet savādāk, nevis ar valdziņu skaitu. Valdziņu skaitu es lietoju kā ir aprakstā, jo es zinu, ka sanāks tad ļoti proporcionāli un labi, bet aprakstā tēļa daļā ir labisko kreilisko valdziņu raksts, rīsa raksts, un es izvēlējos gludi labisku adījumu, lai džempers ir tāds asketiskāks. Šo džemperi es ādu no Drops Soft Tweed, kur ir 50% vilna, 25% alpaka un 25% viskoze. Arī šis džempers top no maniem dzijas krājumiem. Un es iepriekšējā reizē šo dziju saucu par soft merino tvīdu. Es nezinu, kāpēc man tā likās. Iekšā nav merino vilna, bet ir parastā vilna 50% un saucās Drops Soft Tweed. Šo džemperi es ādu ar 4,5 mm adatām. Piedurknes es ādu arī ar 4,5 mm. Nē, šo es ādu ar 4. Šo džemperi es ādu ar 4 mm adatām. Iepriekšējo džemperi, ko es adīju pēc šī apraksta, es adīju ar 4,5 mm adatām. Vajadzīgais blīvums ir
20 valdziņu uz 10 centimetriem. Tātad šis ir mans darbs procesā, un šo džemperi es esmu adījusi jau iepriekš, 2022. gada novembrī. Es pabeidzu šo Jaiden džemperi, un es šo džemperi adīju no divkārtīgās Klipana saules dzijas. Tā bija dzija, ko Klipana saule ražoja Jārbo Zviedru kompānijai. Un šī dzija ir fantastiska. Šis džemperis ir nēsāts 2 gadus un diezgan bieži nēsāts, bet īpaši savēlies nav pavisam atsevišķi bumbulīši. Džemperis šis svēr 350 gramus, un šo gan es adīju uz 4,5 mm adatām. Tagad es ādu uz 4 mm adatām. Un arī šim džemperim es neadīju labiski krēlisko rakstu teilī, un vēl ir paredzēts, ka uz elkoņiem ir labisko krēlisko rakstu īstenībā rievotajā adījumā rakstīņš, kas izskatās tā kā ielāps. Arī to es neadīju, es adīju labiski gludā adījumā. Bet džemperis ļoti labi der, un esmu priecīga par šo adījumu, un esmu priecīga par šo dziju, jo dzija ļoti forša. Nu jā, tas ir par abiem vīriešu džemperiem, ko es šobrīd adu. Tad mazliet par nākotnes projektu. Mans priecīgais nākotnes projekts ir dāvana. Tad, kad mēs bijām kopadīšanā pie Kristīnes uz Filkolanu ballīti, tad Lāsma man uzdāvināja savu nepabeigto Stonecrop jaku, un Lāsma ir tā, kas mani iepazīstināja ar Holstgarn dziju, jo Lāsma adīja šo jaku no Holstgarn dzijas, un tad, kad es ieraudzīju, tad es sapratu, ka es arī ļoti gribu adīt gan šo aprakstu, gan šo dziju. Lāsma šo jaku ir adījusi no zilo toņu maskamoliņiem, no Holstgarn dzijas, kas vairs nav ražošanā, un šī ir dzija ar 95% vilnas un 5% kašmira. Lāsma šajā jakā ir ielikusi lielu darbu, jo šeit ir josla ar bumbulīšiem, kas sanāk ap krūtīm, un Lāsma sākotnēji bija uzadījusi baltā krāsā, un tad viņai nepatika, kā ļoti akcentēti baltās krāsas līnija tieši pāri krūtsgaliem izskatās, un tad Lāsma taisīja ķirurģiju, uzlasīja valdziņus pirms un pēc bumbulīšu joslas un izārdīja balto joslu, pēc tam piedīja klāt zilo joslu un ar šūšanas dūrienu piešuva atpakaļ. Tā kā liels darbs ieguldīts. Jaku Lāsma ir griezusi. Tas nozīmē, ka ar tamboru adatu ir veikta valdziņu nostiprināšana, tāda jaka pārgriezta, un jakai ir nepieciešams uzadīt aizdares malu, un jakai būs nepieciešams mazliet pāradīt kakla daļu, jo šeit var redzēt, ka kakla izgriezums ir praktiski tikpat garš kā jakas apakšmala, un tādēļ jaka kakla daļā mugurpusē ir ļoti zemu, tā kā ļoti liels izgriezums. Mums ar Lāsmu ir noruna, ka ja es šo jaku nepabeigšu, un es īsti neatceros, vai līdz šī gada beigām, vai gada laikā, bet es centīšos līdz šī gada beigām pabeigt, tad man ir jādod Lāsmai atpakaļ. Lāsma tā izdomāja, lai motivētu mani šo jaku pabeigt, nevis, ka es viņu dabūnu dāvinā un man viņa stāv kaut kur kastē vai skapī. Tātad plāns ir tāds, ka es uzlasīšu šeit pirms baltās apkakles zilos valdziņus uz adāmadatas, tad noārdīšu nost balto kakla apmalīti, un tad paturpināšu jakas rakstā adīt uz augšu, veicot sādījumus, lai
būtu vairāk adītais audums uz augšu un lai tas kakla izgriezums ar tātad sādījumiem veidotos šaurāks. Par šo jaku es esmu tik ļoti pateicīga un tik ļoti, ļoti priecīga. Man tā gribās šo jaku nēsāt un viņa ir tik skaista un paldies liels Lāsmai, jo es zinu, cik ļoti liels darbs ir ieguldīts gan katra bumbulīša veidošanā, gan krāsainajā adījumā. Šis ir ļoti, ļoti priecīgs ieguvums. Paldies! Stāstīšu jums, kā man iet ar jakas pabeigšanu. Un tad par iesākto darbu. Es teicu, ka es centīšos izadīt krājumus. Tas joprojām ir spēkā un centīšos ierobežotā daudzumā pirkt dziju, bet tas nenozīmē, ka es pavisam nevaru pirkt dziju. Un kā manas draudzenes saka, ja jauniegādāto dziju uzreiz uzmet un sāk adīt, tad tāds pirkums jau nemaz neskaitās, vai ne? Bet, ja nopietni, tad tas plāns ir tāds, ka es gribētu adīt vienu projektu no savas krājuma dzijas un vienu no jauniegūtās, vai var vairākus no projektu dzijas un tad jauniegādātās, bet lai vismaz katrs otrs projekts būtu no krājuma dzijas. Šobrīd sanāk labi. Un tad ir mans jaunieguvums, mans dziju jaunieguvums no Maruma Jārns Kristīnas. Kristīna ir sakrāsojusi jaunu kolekciju ar 100% merino supervažu dziju. Un ieraugot šo dziju, es zināju, ka man ļoti, ļoti gribās šādu jaku. Tātad plānoju šādu feidu, šādu pāreju krāsu no fantastiskas dzijas. Ļoti, ļoti patīk šī dzija. Kristīnai krāsošana sanāk izcili. Un šis pirkums neskaitās, jo es esmu sākusi adīt jaku. Es adu jaku pēc Hohī Lokatelija apraksta. Es biju redzējusi šo jaku, bet tā pa īstam es ieraudzīju šo aprakstu tad, kad Rūta uzadīja sev jaku un arī savai meitai jaku no Kristīnas krāsotajiem adventas kalendāriem, un tad es zināju, ka man arī ļoti gribētos šādu jaku uzadīt. Tātad no gaišākās krāsas es uzmetu muguras valdziņus, un šeit jau es esmu veikusi pirmo krāsu pārēju uz nākošo tonīti, un tad vajadzēja uzlasīt abas priekšpuses. Vienu priekšpusi es esmu jau sākusi adīt, šeit būs nepieciešams tā, kā lai parāda. Tātad vienu priekšpusi es esmu sākusi jau adīt, un tad man būs jāuzlasa un jāsāk adīt otra priekšpuse. Šis ir tik atkarību izraisošs adījums, liekas, vēl tikai līdz nākošajiem bumbulīšiem, un tad atkal vēl līdz krāsu pārējai gribās pādīt, un es domāju, ka es šo jaku šajā rudenī, vai vismaz šogad pabeigšu. Ļoti gribās sākt nēsāt, ļoti priecīga esmu ar rezultātu. Tos bumbulīšus es tamborēju ar tamboradatu, man tā šķiet vieglāk. Jā, tā kā šis ir mans jaunais projekts. Tad par dziju jaunieguvumiem manā krājumā ir klāt nākusi vēl zeķu dzija, bet, ja šis bija salīdzinoši spontāns pirkums, tad zeķu dzija bija pārdomāts pirkums. Maruma Jārns internetu veikalā bija, diemžēl tagad ir beigusies, bet bija izpārdošana, un izpārdošanā es iegādājos šo gradienta dziju ar konkrētu nolūku. Man ir 2 apraksti iegādāti, kurus es gribu uzadīt, bet, lai viņus uzadītu, ir nepieciešama fona krāsa un tad kontrasta krāsa, kas ir lēns gradients, lēna krāsu pārējas dzija. Vienas zeķes, ko es gribu adīt, ir Under the Sea, un šīm zeķēm autore ir Karolīna Adamčuka, un šīs zeķes ir ar tādu zivs asti, un kā es viņas ieraudzīju Instagram, tā man ļoti gribējās uzadīt. No šīs dizaineres es esmu adījusi Space Fit Socks neonīgi dzeltenā krāsā un arī ar mierīgu krāsu pārēju fonā no Viking Yarn
košā neonīgā dzija bija no opāla. Es ielikšu bildīti šīm zeķēm, ko es esmu adījusi. Un tad Under the Sea Socks droši vien, ka būs šajā lilā krāsā. Un otras zeķes, kas pēc maksas apraksta man plāno tapt, ir Nīnas Laitinen Siskoni Moon zeķes. Tās ir pusgarās zeķes ar tauriņiem. Un no šādas zaļās dzijas taps tauriņi. Latvijā ir koši zaļš tauriņš, saucās aveņu astainītis. Aveņu astainītis ir viens no maniem vismīļākajiem tauriņiem tādā ziņā, ka katru reizi, kad es ieraugu mazo košo zaļo aveņu astainīti, man ir prieks. Ielikšu aveņu astainīša bildi. Pavasarī būs jāmeklē. Pavasarī diezgan viegli satikt ir aveņu astainīti. Un tad šīs zeķes būs gan tādā aveņu astainīša krāsā, gan arī tādā brūnīgā. Esmu priecīga par šo pirkumu. Un šīs zeķes man ir kaut kādā tuvā nākotnē plānots adīt. Pagājušajā reizē es stāstīju par savu Ravelry bibliotēku. Ravelry bibliotēkā esmu saglabājusi daudz aprakstu. Arī lielākā daļa no tiem ir bezmaksas apraksti. Un es stāstīju, ka manā bibliotēkā ir saglabāti zeķu apraksti. No tiem 203 ir bezmaksas zeķu apraksti, un es izveidoju mapīti, ar kuru padalīšos arī ar jums. Lejā apraksta kastītē būs saite uz manu Ravelry bezmaksas zeķu aprakstu mapīti, kurā aicinu ieskatīties arī jūs, ja jums ir nepieciešama iedvesma zeķu adīšanai vai ja jūs vēlaties apgūt kādu jaunu tehniku. Zeķes man liekas lielisks veids, kā mācīties jaunas lietas, jo tas ir salīdzinoši neliels projekts, un zeķu aprakstos var iemācīties jaunus uzmetumu veidus, jaunus noraukumu veidus, dažādus rakstu veidus. Zeķēm izrādās ir daudz dažādi papēžu veidi, un tad ceru, ka šajā mapē arī jūs varētu atrast kaut ko noderīgu. Tas, ka apraksts ir šajā mapītē nonācis, nenozīmē obligāti, ka man šīs liekas pasaulē skaistākās zeķes. Citas ir saglabātas dēļ kādām tehnikām, citas ir saglabātas no Sock Madness zeķu adīšanas sacensībām, par kurām pastāstīšu februārī vai martā. Un tur zeķes reizēm ir tādas pilnīgi trakas, pasarežģītas, bet atkal mācīšanās nolūkos varbūt kāda no tām jums liekas interesanta un adāma. Tād par adīšanas notikumiem. Otrdienu vakaros 8:00 ir atsākusies Zoom kopadīšana. Zoom kopadīšana otrdienās 8:00 man palīdz priecīgi pārlaist ziemu, pārlaist tumšos vakars, jo otrdienās ir iespēja pādīt kopā ar savām adīšanas draudzenēm, runājot par mūsu mīļo hobiju adīšanu. Ja arī tu gribi pievienoties Zoom kopadīšanai, tad iesaku pievienoties Facebook adījumi kopadīšana lapai, un tad tur ir informācija un Zoom saite par otrdienu kopadīšanām. Tad piekdienā bija pirms 2 nedēļām vai 3 Maruma Jārnas studijā Liepājas ielā bija klātienes kopadīšana. Un tad bija brīnišķīga kopadīšana. Satiku gan savas adīšanas draudzenes, gan iepazinu jaunas adīšanas draudzenes. Un iemesls šai kopadīšanai bija Filkolana dziju ražotāja atsūtītie paraugi džemperiem, jakai, pat šortiem, bērnu vestītei. Mums bija iespēja pielēkot, ja kādu vēlējās, apčamdīt, aptaustīt, lai redzētu, kā adījumā izskatās dažādas Filkolana dzijas. Un šie paraugi bija adīti pēc Filkolana bezmaksas aprakstiem. Šeit es ielikšu
šeit es ielikšu mazu video ar Elīnu, kurai lieliski izskatījās viens no džemperiem. Arī pie Kristīnas es gūlu papildus iedvesmu adīt Hohi Locatelli jaku, jo šīs te gradientu dzijas iegādājās Agnese un Ieva arī, lai adītu šo jaku. Ja jums kādreiz sanāk aiziet uz Maruma Jārna studiju uz kopadīšanu, varu ļoti ieteikt. Kristīnai studija ir ļoti sievišķīgi iekārtota, ļoti estētiski pievilcīga vide adīšanai, un ielieku arī mazu video ar Kristīnas krāsotajām dzijām, par kurām tur var papriecāties un izvēlēties. Nesenākais adīšanas notikums bija šajā nedēļas nogalē Ērgļos, viesu namā Vējkalns, Ilze un rokdarbu reizes, respektīvi rokdarbu reizes, kas ir Ilze, rīko brīnišķīgas adīšanas nometnes. Tas ir tā, ka tu aizbrauc un tad bezrūpīgi pavadi 3 dienas, adot, pļāpājot, smejoties. Par visu ir padomāts. Gan par nakšņošanu, gan par ēdināšanu, gan par dažādām papildus aktivitātēm. Ja arī tu kādreiz gribētu pievienoties adīšanas nometnei vai kādam no izbraucieniem, un mēs braucam uz rokdarbu gadatirgiem pavasarī un rudenī uz Tallinu, uz Mardilātu un uz Kazijūkas tirgu Viļņā, rokdarbu tirgu Viļņā, tad iesaku Facebookā piesakot rokdarbu reisa lapai. Nu, lūk, un tā bija tik relaksējoša un tik pozitīvi uzlādējoša nometne. Otrajā dienā mēs devāmies pārgājienā pie keramiķa Ērgļos, un mums bija iespēja ar rokām izveidot savas dziju bļodas. Tās vēl tiks glazētas, un tās mēs saņemsim kaut kad vēlāk šajā gadā. Pilnīgi brīnišķīgs laiks tur tika pavadīts. Pirms nometnes koki visi bija zaļi, jo salna mūsu pusē ap Rīgu vēl nebija bijusi, un tad nometnē mēs redzējām arī pirmos kokus, kas sāka krāsoties ar koši sarkanām lapām kļavas, un tad man šķiet, ka šīs krāsas diezgan precīzi arī raksturo to, kas šobrīd notiek dabā tajās vietās, kur ir jau bijušas salnas. Tāds ir izskatījies mans septembris adīšanas ziņā. No jaunajiem plāniem šobrīd man vajadzētu pabeigt to, ko es jau vadu. Man vajadzētu pabeigt Hohi Locatelli jaku, lai es viņu varētu sākt pēc iespējas ātrāk nesāt. Vajadzētu pabeigt adīt abus vīriešu džemperus un vajadzētu pabeigt Lāsmas dāvināto jaku. Tas būtu tas, ko vajadzētu izdarīt. Tād mans vidējais dēls man jautā zeķes, vilnas zeķes, plānās no 4-kārtīgās zeķu dzijas. Es zeķes ādu tikai no zeķu dzijas. Tā ir dzija, kurā 75%, bet mēdz būt 70, mēdz būt 80 dažādi procenti ar vilnu, īpašā veidā iestrādāts poliamīds, lai tā dzija būtu izturīga un nediltu. Pavisam sākumā es esmu adījusi zeķes arī no 100% vilnas, no Klipanas saules vilnas, kas ir ļoti forša mīksta vilna, bet pēda izdila pirmās nedēļas laikā. Tā kā es sapratu, ka es negribu adīt salīdzinoši ilgi zeķes, kas dara 2 dienas līdz 7 dienas un ir cauras. Tādēļ es tagad adu tikai no zeķu dzijas. Mans favorīts laikam ir 4-kārtīgā zeķu dzija ar apmēram 400 metriem uz 100 gramiem, jo no šīs 4-kārtīgās zeķu dzijas arī šī ir nevis vilna, bet merino vilna, vilna, bet īpašāka vilna ar poliamīdu. Šeit ir 420 metri, un šajā dzijā
ir 25% nailons un 75% merino vilna. No šādas dzijas, kur ir apmēram 400 metri uz 100 gramiem, zeķes sanāk plānas un ievelkamas apavos, ievelkamas zābakos, un man ļoti patīk adīt šādas zeķes. Patīk arī seškārtīgā zeķu dzija, īpaši ar to, ka tā zeķe sadās stipri ātrāk, bet tad apaviem ir jābūt salīdzinoši brīvākiem, lai seškārtīgās vilnas zeķu dziju varētu ievilkt apavos. Tas ir par manu zeķu dziju izvēli. Nu jā, novēlu atrast veidu, kā izbaudīt rudenīgo laiku, ģērbties silti un doties tomēr dabā. Par staigāšanas izaicinājumu. Kā jums ir gājis septembrī? Vai sanāca septembrī noiet vidēji 10 000 soļu dienā? Tas, ko es vēl varu ieteikt, ir aktivizēt telefonā bezmaksas telefona ražotāju aplikāciju, kas palīdz sekot soļu skaitam. Samsungā tā ir Health aplikācija un iPhone'os tā ir Health aplikācija. Citos ražotājos varētu būt citi nosaukumi šīm aplikācijām. Tās ir bezmaksas, kuras aktivizējot telefonu skaita pats neko tālāk neaktivizējot, vienkārši pasīvi lietojot telefons skaita soļus. Un tas soļu skaits ir aplūkojams gan par nedēļu, gan par dienu, gan par 6 mēnešiem, gan par gadu, un tas palīdz objektivizēt, kurā vietā aktivitātē katrs cilvēks ir šajā brīdī, un palīdz sekot progresam, ja, kāds aktivitātes līmenis bija šobrīd un kāds ir tad, kad mēs cenšamies vairāk staigāt. Ļoti, ļoti var ieteikt šīs aplikācijas. Ja septembrī nesanāca, ir sācies jauns mēnesis un arī oktobrī. Mans izaicinājums būs atkal 10 000 soļi vidējais dienā. Man nesanāca katru dienu vismaz 10 000, bet vidējais sanāca 10 600. Tā kā man šķiet, ka septembris bija kustīgs un labs mēnesis. Apraidē Little Big Knits Zelma vai Selma ir ieteikusi ļoti foršu padomu, ko es esmu paņēmusi arī sev. Nevis izvirzīt gada mērķi, bet izaicinājumi katram mēnesim. Tie var būt viens vai vairāk izaicinājumi, un tie var būt ļoti dažādi. Piemēram, nesmēķēt nemaz visu mēnesi. Īstenībā nevajadzētu vispār smēķēt nevienam nekad, bet nu jā, tas varētu būt labs sākums, kā pārtraukt šo. Vai lasīt katru dienu vismaz pusstundu, vai mēnesi izvairīties no spontāniem pirkumiem, jebkādiem, dzijas, saldumu, nagu laku, jebkādu. Vai mēnesi atturēties no saldumiem, vai mēnesi iet katru dienu 10 000 soļu, jebkādi izaicinājumi, kas katram der, un forši ir arī tas, ka nevis tiek izvēlēts izaicinājums, kas ir jāievēro visu gadu, kas ir tālu laikā, bet katra mēneša beigās var domāt, kas ir tas, ko tu pats gribētu ieviest savā dzīvē nākošajā mēnesī. Un mēnesis arī ir pietiekoši īss laiks, lai apņemšanās būtu realizējama, un no otras puses pietiekoši ilgs laiks, lai kaut ko varētu ieviest jau par savu ieradumu. Jā, tā kā mans oktobra izaicinājums viens ir 10 000 soļi, un otrs ir censties dzīvot mēnesi bez saldumiem. Lai jums skaists rudens, un tiekamies nākošajā reizē!